Sandis Džeriņš. Komanda Autosporta nākotne. Jā, tātad Sandis Džeriņš 3. vieta lieliskā šodienas cīņā. Mēs ar Patrītu runājām pārsteidzošākais, gan laikam bija tas super aplis pirms Džokera apļa 3. kvalifikācijā. Tas bija tiešām burvīgs izgājiens. 2. vieta Folkreisā Ermīns Vācietis, Garkalēnē. Štīna Rallītīm. Ermīna nav pirmais piedestāls vispār tā kā Folkreisā. Kā tad tev vēl kaut kas tur bija tāds labs? 2 gadu apakaļ! 2 gadu apakaļ tas tā tad nav vispār bijis, jau var teikt. Agnīste! Nu, lūk, tātad Ermīns Vācietis 2. vieta. Un 1. vieta, viņi paši to alu atveda, paši varēs vest mājās. 1. vieta brauc uz Cēsīm, Rudolfs Bogens, Cēsīs. Un komanda Autosporta nākotne, Okārtas Autosporta akadēmijas audzēkņi, kā Rudolfs tā Sandis. Okārt jau starp citu zvanīja, prasīja, nu kā tad bija? Es teicu, nu, viens ir pirmais, nu, otrs, trešais. Wow, nu, tā kā Okārta jau tagad ir lepna, tā kā viss ir tā kā nākas. Lūk. Tātad pirmais trīnieks Folkreisā. Rudolfs Bogens, Ermīns Vācietis, Sandis Džeriņš. Smagā, bet, kā jau teicu, tiesnešu atzinums ļoti korektā un ļoti labā cīņā. Reku būs arī šļaksteņš tūlītās izskatās. Rudolfs sačko. Jā, lūk, pirmais trīnieks Folkreisā. Rudolfs Bogens, Ermīns Vācietis, Sandis Džeriņš. Jā.